Labdien. Labvakar, Tukuma novada iedzīvotāji. Jā, ir pagājusi otrā šī sasaukuma domas sēde, un kā vienmēr mēs tiekamies pēc sēdes. Šoreiz atkal šādā sastāvā, jo Rimants mums vēl ir gaisā aizceļojis, bet nu jau ceļo atpakaļ uz māju pusi. Un šī arī bija īsa, kompakta sēde, 14 startā stundu garumā, jā. Darba kārtības jautājumi, un par visu pēc kārtas. Tātad pie darba kārtības apstiprināšanas, par cik mums jau pirmdien bija deputātiem tikšanās par nolikumu, tā kā par nolikumu izmaiņām, gājām cauri, izrunājām, un tur arī vienojāmies par to, ka ārvalstu sadarbības komisiju nelikvidējam pagaidām, jo pietiekoši daudz vēl ir viņai ko darīt. Protams, ka, ja mēs sausi paskatāmies uz cipariem, kas mums arī tika atsūtīti tabulā, kad viņi ir notikusi tur gadā 2 reizes tikai, tad, protams, izskatās, ka viņi būtu likvidējama, taču, pēc... Arī jaunatnes komisija notikās 3 reizes 4 gados. Jā, bet vai tas liecina par to, ka tur nav jautājumu un ka tur nav ko skatīt? Īstenībā arī par jaunatnes lietas komisiju man ir vairāk prasījuši, kas notiek mums ar jaunatnes politiku kā tādu novadā, tā kā arī tur būtu daudz vairāk jāiesaistās un jāstrādā. Protams, es piekrītu arī daļēji Laurai, kas mums stāstīja par to, ka komisijām pašām ir jābūt aktīvākām, tiem cilvēkiem pašiem ir jārosina šie jautājumi, jo ne visi, protams, nāks no domas puses. Ja. Bet katrā ziņā pie šīs dienas darba kārtības iesniedzām priekšlikumu par to, ka šis punkts ir jāizņem no darba kārtības, kas arī tika izdarīts. Tātad palika mums 13 darba kārtības jautājumi. Pirmais bija par deputāta Modra Liepiņa mandāta nolikšanu un nākamā kandidāta stāšanos viņa vietā, respektīvi apsveicam Sandu Pogu. Manuprāt, būs ļoti labs pienesums ar to, ka gan uzņēmēja darbības domāšana, gan sportā. Laiks rādīs. Daudz, tiešām ir daudz darījis, jā, un Modrim, jā, to jau viņš gan zināja labu laiku atpakaļ, kad nevarēs savienot šos amatus, jo 2 gadu atpakaļ, ja nemaldos, tur mainījās pašvaldību likums, kurš vairs neļauj kapitāla sabiedrību 100%. Tur ir 50+%, jā, kas pieder pašvaldībām, kapitāla sabiedrību vadītāji nevar vairs ieņemt šos savienot šos amatus deputātu un kapitāla sabiedrības vadību. Tālāk saistošie noteikumi, respektīvi pašvaldības nolikums, tur laikam bez pārsteigumiem. Izņēmām to komisiju ārā, Jā, viena komisija izņēma ārā, bet lielākais jau tomēr bija tas, ka beidzot pēc pāris gadiem savienojām atkal 2 komitejas. Vides komunālo jautājumu un teritorijas attīstības komiteju vienā, un būs mums šobrīd attīstības komiteja turpmāk. Tā kā tas jau īstenībā bija arī Tukuma novadā pirms reformas, tās pašas 4 komitejas. Ja. Jā, tas laiks pagāja ilgāks, varbūt tās nekā bijām domājuši, lai viņu savienotu, jo rosinājām jau 23. gada beigās vai 24. pašā sākumā, ka tas ir jādara. Un tas tika izdarīts un tika savienots. Šobrīd mēs izteicām savu viedokli un ierosinājumu, ka varētu arī savienot izglītības un sociālo komiteju, bet uz doto momentu tas vēl Jā, ir pašvaldības, kuras ir 3 komitejas, jā, tā, kā piemērs varam minēt Saules pašvaldību, tur ir tieši 3 komiteja un sociāla izglītības kultūra savienota vienā. Bet, Mārtiņ, tu minēji par to galveno, ka mēs apvienojam 2 komitejas, vēl jau viens punkts ļoti labs bija, ka, manuprāt, labs, ka šobrīd arī izpildu direktoram būs turpmāk 1 vietnieks, nebūs 2 vietnieki, bet priekšsēdētājiem arī turpmāk būs 2 vietnieki. Jā, par izpildirektoru vietnieku es vairāk kārtīgi šajās sarunās un pārunās un konsultācijās, diskusijās jautāju, vai tiešām izpildirektors tiks galā ar 1 vietnieku. Vairāk kārtīgi mēs saņēmām arī atbildes, ka jā. Vienīgi tāda piebilde par to, ka šī brīža priekšsēdētāja vietniece Baiba Pļaviņa, kas bija pirms tam arī izpildirektora vietniece, kad viņi jau turpinās darīt tos darbus. Tas man tā līdz galam vēl joprojām īsti kopā neiet. Šobrīd mēs nestiprinam administrāciju, jā, tātad izpildu varu mēs nestiprinam. Manuprāt, mēs viņu pavājinam, noņemot šo te vietnieku, bet
lēmēja vara, tātad politiskā vara, viņa paliek tāda pati, kāda viņa. Iepriekšējā līmenī, principā, jā. Nu, vienīgi tas, ka, jā, cerība, man tiešām ir ļoti liels cerības uz Baibu, kā uz personību, kas daudzas jautājumus noteikti virzīs uz priekšu spēcīgāk, varbūt nekā iepriekš. Tas tika darīts. Nu jā, pie nolikuma laikam arī vairāk divu izmaiņu. Nu, bija vēl tehniskas izmaiņas par Kandavas mākslas skolu, kur vienkārši visas mūzikas, deju un mākslas skola tiek savienot vienā no 1. septembra šajā gadā, un Jaunpils vidusskolai nosaukums mainās uz pamatskolu. Ja, tā kā, tās vēl bija tādas nianses. Vienu jautājumu gan pēc apspriedes, ko mēs bijām domājuši, ka varbūt nedaudz ir jāpielabo, tas tika izņemts ārā par iedzīvotāju sapulcēm, kas ir līdz šim mums vienmēr bijis nolikumā neretāk kā reizi gadā. Tur vai nu pēc, ja vajag biežāk, tad pēc konsultīvo vai iedzīvotāju ieteikumu sasauktas, tad šajā reizē tiešām es pirmdien arī jautāju par to, vai viņas tiks sasauktas, jo pēdējā 4 gadē viņas nebija šāda veida sapulces sasauktas. Tad bija doma par to, ka pamainīt nedaudz formulējumu un to neretākā reizi gadā izņemt ārā, bet šis punkts ir izņemts pilnībā ārā. Tā kā skatīsimies, kā tad šī iedzīvotāja informētība un apmaiņa, doma apmaiņa ar iedzīvotājiem notiks arī tālāk. Ja. Tas man godīgi sakot ļoti nepatika, kad mēs esam vispār izņēmuši šo ārā. Bet būs vēl darbs arī noteikti līdz gada beigām izvērtēsim komisiju darbību un ir par dažām komisijām arī jautājums vēl pārskatīt, kuras vēl tur varētu darboties vai nē, jo arī licencēšanas komisijai šobrīd nav tik daudz vairs šie te pienākumi, tā kā arī ir mūsu kolēģi, kas ir teikuši, varbūt tās ir jāizvērtē vai. Jā, tur ir arī vairākām komisijām ir arī tas, ka īstenībā likums nosaka, ka tādai ir jābūt, un, ja nemaldos, tad licencēšanas komisija pieņem lēmums par derīgo izrakteņu ieguvi, un ka tādam vienkārši ir jābūt. Bet tur, lai juristi iziet cauri visām un to, kas vajadzēs. Ko vēl vienīgais pie šī gribētos piemetināt, šobrīd šie saistošie noteikumi pašvaldības nolikums ir nodoti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tātad 2 nedēļas, jebkurš var iesūtīt, un to mēs arī lūdzam darīt, izmantojot šo iespēju, izajiet cauri, paskatieties, varbūt tās arī mēs kaut ko neesam pamanījuši, kas ir vai pazudis, vai pa daudz šajos noteikumos, un droši iesūtiet šos te viedokļus gan oficiālajā versijā, negribat oficiālajā, varat sūtīt arī mums. Zvaniet, rakstiet, jā. Mēs esam atvērti uz sadarbību. Tas varbūt ir pirmais arī tāds darbiņš konsultatīviem padomiem, kas vēl joprojām darbojās tādos sastāvos, kā ir. Un arī komisijā. Tas ir arī komisijas arī. Jā. Jo es esmu saņēmis šobrīd vairākus zvanus un ziņas no cilvēkiem, kas darbojas šī brīža komisijās par to, kad tiks izsludināts, līdz kuram jāpiesakās. Šobrīd visas komisijas, kas ir domā izveidotās, strādā iepriekšējā sastāvā līdz jaunu komisiju izveidē. Respektīvi, par šīm komisijām pieteikšanās visticamāk tiks izsludināta augusta mēnesī, kā mums to teica, tā kā pēc nolikuma apstiprināšanas tiks arī izsludināts jaunais pieteikums, bet līdz jaunu komisiju apstiprināšanai strādā vecās komisijas vecajos sastāvos. Gan nebrīdieties, ja kādam atnāk ziņa par to, ka jāierodas, uz kultūras vai sporta vai jebkuru citu komisiju. Jā, tā tas ir. Dzīvokļu komisija. Arī tieši tā. Šodien vēl mēs izsludinājām vienai komisijai, vienīgo, ko mēs šodien izsludinājām, tā bija vēlēšana komisija, kur īstenībā ir ļoti īsts periods pieteikšanās laiks līdz 21. jūlijam. Tā kā tur arī tā ir pirmā, kurai ir jau izsludināta pieteikšanās. Tā, ja kādam ir vēlme būt novada vēlēšana komisijā vai būt par vadītāju tajā, droši piesakieties un tad izvērtēs un skatīsies. Jā, jo tā ir pirmā, ko mēs apstiprināsim. Jo nākamgad jau ir saimnes vēlēšanas. Tad te jau mēs bišķi pārlecām pāri, bet nekas. Nākošais jautājums mums bija balsu skaitīšanas komisijas tā kā izveidošana. Tur mums bija nedaudz atšķirība no iepriekšējās reizes, jo Modris vairs nav deputāts jau. Modris mani atstāja. Un tad Dacītei bija jauns kompāņons. Tad Dace un Sandrs Čilipans bija tie, kas skaitīja balsis par kandidatūrām, kas tika izvirzītas otram domas priekšsēdētāja vietniekam attīstības politikas jautājumus.
Tur tika no Gundara puses izvirzīts līdzinējais priekšsēdētāja vietnieks Imants Valers. Un no mūsu puses mēs virzījām Mārtiņu tieši kā kandidātu uz šo te vietnieku amatu. Tātad 2 kandidāti, vēlēšanas kārtējās, Plus 4. Bojāti biļeteni nepareizi jāizpildīt. Jā, tur Dacei bija ko pastrādāt šoreiz. Nu, tad tu arī var izstāstīt, kā tas viss nobeidzās. Noslēdzās tā, ka tika izdalītas 18 biļeteni vēlēšanu, saņemt arī 18, no kuriem derīgi bija 17. Un tad ar 10 balsīm par tika ievēlēts Imants Valers. Nu jā, arī tas, principā, nevienam pārsteigums neradīja, tāpēc, ka, atceramies iepriekšējo reizi, kas pirmajā sēdē vienkārši no LRA saraksta nebija viens cilvēks tajā reizē, un tāpēc arī, principā, netika ievēlēts. Es atvainojos, ka es pārtraucu, jo pēc iepriekšējās balsošanas man arī cilvēks saka, kāpēc tomēr jūs nevarējāt apstiprināt, ja redzēt, ka tur ir balsu pārsvars. Likums to nepieļauj, jo likumā ir atrunāts, ka vairāk kā puse no ievēlēto deputātu skaita, nevis no klāt esošo deputātu skaita. Nu jā, jo pārsvarā visi ikdienas jautājumi ir no klāt esošo, galvenais ir kvorums. No ievēlēto. Bet šie ir tie jautājumi, kur ir no ievēlēto deputātu skaita jābūt lielākai daļai, jā. Jā, tātad apsveicam Imantu veiksmīgi viņam un galvenais spēku un arī darbošanos un vēlmi darboties. Un tad jau sekosim līdz, kā tas tiek darīts. Tad, protams, viņam apstiprinājām arī parakstu tiesības. Un tad jau sākās komiteju izveide un sastāva apstiprināšana. Par cik nolikums mums šoreiz ir pilnīgi no jauna, tad šīs te komitejas mēs šobrīd par cik nolikums vēl tā kā ir uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanu nodots, tad komitejas mēs jau varējām izveidot kā no jauna. Nebija jāatbalstās uz esošo nolikumu. Tad pirmais mums bija finanšu komiteja, 11 locekļu sastāvā, tālāk sociālo, veselības jautājumu komiteja, tāpat izglītības, kultūras un sporta un attīstības komiteja. Principā iepriekš mums, izņemot finanšu komiteju, pārējās bija pat 9 deputātiem. Tad šajā reizē, var teikt, ka tā bija vienošanās, kas tika noslēgta, kad visas 4 komitejas ir pa 11 deputātiem. Un tajās ietilpst attiecīgi proporcionāli no ievēlēto, no balsu skaita vai no ievēlēto deputātu skaita proporcionāli. Tad ir arī katrā komitejā no katra politiskā spēka attiecīgs skaits deputātu. Mēs katrā ziņā darbojamies sociālajā komitejā Dace un Sergejs, izglītības, kultūras, sporta komitejā Sergejs un Rimants, attīstības komitejā būšu es un Rimants, un finanšu komitejā mēs ar Daci. Tātad mums katram ir pa 2 komitejām, bet vai taču tāpatās mēs ar Daci kā iepriekš, un arī pārējie kolēģi noteikti pievienosies visās komitejās, kur būs svarīgie jautājumi, lai mēs esam lietas kursā jau pirms domas sēdes, jo tā ir tā vieta, kur mēs tiešām visvairāk varam visu izdiskutēt. Un varbūt tāpēc arī tās domas sēdes jums liekas neinteresantas, kad visas šīs diskusijas ir notikušas, bet to es esmu varbūt tās arī jau vairāk kārtīgi teicis, ka manuprāt tā ir pareiza darba pieeja, kad izdiskutējam visu kārtīgi, izrunājam, ja mēs esam vienojušies, tad ko tur vairs tajā domas sēdē? Tā ir pareiza pieeja pēc domas sēdes, tu šādā tā formātā var izskaidrot vēlētājiem, iedzīvotājiem lēmumus. Jā, bet ja vienkārši nobalso, pat nepaceļot roku, bet nospiežot pogu un iedzīvotāji nesaprot, par ko un kāpēc tiek balsots, manuprāt, tā nav pareiza pieeja. Bet, mēs darām pareizi. To mēs esam arī īstenībā visu laiku mēģinājuši, kaut gan šoreiz mēs pie nolikuma to esam aizmirsuši. Tātad varbūt mums arī jāiesniedz vēl kāds priekšlikums, jo pēc domas šīs te apspriedes mēs vienmēr esam gājuši uz to, ka viņām būtu jābūt, ne apspriedes, bet preses konferences vai nosauc to kā grib, kur priekšsēdētājs vai vietnieks vai, ja deleģē kādu citu, tad tas vienkārši izstāsta par domas sēdē svarīgākajiem jautājumiem.
Protams, mēs varbūt tās arī pēc katras sēdes šādi, kā uz īsajām sēdēm, mēs varam iziet katram tur skurpulos cauri, mēs to noteikti tā uz priekšdienām tik ļoti neiziesim, bet par svarīgākiem jautājumiem noteikti mēs to darīsim. Un īstenībā, jā, pie nolikuma varbūt mums apstiprināšanas pašiem arī vēl jāiesniedz kāds priekšlikums. Jā. Un komiteja dienas tad paliek ceturtdienas, ierastais ritms, tā arī ir. Viena ceturtdiena ir komitejas, tad nākamajā ir finanšu komiteja un pēdējā ceturtdienā mēneša ir domas sēdes. Jā, tas mums paliek viss tāpat kā bija. Nu jā, tā tad par vēlēšanu komisijas locekļu izvirzīšanu jau izstāstījām, tas bija arī kā jautājums. Un vienu komisiju no nolikuma tomēr izslēdzam, tas ir Mantas nomas maksas atvieglojuma komisija, jo viņi bija izveidoti uz Covid-19 pandēmijas laika, kad nevarēja sanākt kopā un tā kā lemt šos jautājumus, tad bija izveidot šādu komisiju ātrākai tā kā virzībai. Un pēdējais jautājums mums bija par Bailes Pļaviņas, kā izpildirektora vietnieces atbrīvošanu no amata. Tas arī īstenībā ir no pašvaldību likuma, tikai tāpēc, ka tikai dome ieceļ un atbrīvo šīs te amatpersonas. Ja? Tātad Baile Pļaviņu mēs atbrīvojam ar 21. jūliju no izpildirektora vietnieces amata. Tas nenozīmē, ka viņi nebūs domē, ja, jo bija jau kaut kur jautājumi par to, kā jūs viņu tikko apstiprinājāt un tagad jau atbrīvojat. Nē, mēs viņu atbrīvojam no iepriekšējā amata. Ja, tā kā viņa paliek kā Gundara, respektīvi priekšsēdētāja vietniece. Tas arī ir tā ātri pārskrienot pāri šīs dienas domas sēdei. Bet tā kā mēs šo tikšanos ar jums esam sarunājuši nedēļā, kad notiek skolēnu dziesmu un deju svētki, mēs visi gribam izteikt vislielāko pateicību visiem bērniem, pedagogiem un vecākiem, kas ir sarūpējuši tiešām īpašu komandu, kas šobrīd Rīgā arī darbojas. Un šodien vēl noprecizēja. Tātad uz Rīgu ir devušies 1234 jaunie dalībnieki, lai laiks ir labs, lai veselība turās un koncerti ir fantastiski. Visi, kuriem ir laiks, dodamies uz gājienu, atbalstam un uzsaucam savējiem. Jā, tiešām paldies visiem. Un mans liels paldies tieši tiem pedagogiem, kuri atrodas šobrīd dziesmu un deju svētkos, ja, jo papildu samaksa viņam par to netiek veikta. Tie ir, manuprāt, tādi altruisti, ja, savā amata, tādi mīļi un fanātiķi. Paldies jums liels pedagogi, ka jūs pieskatāt mūsu bērnus, ka jūs viņus attīstāt, pilnveidojat. Paldies jums vēlreiz. Un personāls tur ir iesaistīts liels, jo ir gan medicīnas personāls, gan arī policisti, gan šoferi, arī pavārītes un skolu tātad apkopējas un tehniskie darbinieki. Tā kā un tas viss ir, lai stiprinātu mūsu latviskās tradīcijas, dziesmu, deju svētkus, un bērniem gribās vēlēt izbaudīt šo, jo tas tiešām ir fantastisks pasākums, un tiešām tā ir mūsu unikāla tradīcija, jo daudzās vietās pasaulē tādu svētku nav. Ja, pašā noslēgumā gribētos teikt, ka jau nedēļu mūsu aplikācija, mūsu solījums, ko mēs esam devuši, mēģinājuši visādos veidos caur domu virzīt, lai tas notiktu. Pagaidām tas nenotika caur domu, bet mēs to esam izdarījuši. Aplikācija ziņo par problēmām, problēmu situācijām un dažādiem, nenopļaut zāli bedrēm uz ielām, aizaugušiem krūmiem. Un Spānijas kailgliemežiem. Mēs noteikti aiznesīsim šīs te problēmas, šos te jautājumus līdz atbildīgam personām un darīsim visu iespējamo, lai šie nedarbi tiktu likvidēti. Lai tiktu atrisināti. Tā kā, ja tu vēl neesi uzinstalējis, tad piesako mums Facebookā, atrodi aplikācijas uzinstalēšanas aprakstu, droši liec iekšā jautājumus. Ja nemaldos, tad tagad šodien neesmu iegājis, bet man liekas, tur jau nedēļas laikā ir ap 40 problēmu situācijām, kuras visas jau ir nodotas tālāk izpildēji, liela daļa jau ir izpildīta, un jūs tur varat droši sekot līdzi tam arī komentāru sadaļai, kādu mēs dodam atgriezenisko saiti, lai tas būtu atpakaļ. Ja? Tā kā veidojam mūsu novadu kopā un
Vēl viena lieta, daudzi tātad arī vēlas tieši ar mums tikties klātienē, un tad, kad visas komitejas savēlēsim un visi šie jautājumi tiks sakārtoti, mēs arī apsveram iespēju vismaz reizi mēnesī, par dienu tad mēs skatīsimies, ka domē, iespējams pirmajā stāvā, kur ir šīs tikšanās telpas, ka mēs aicināsim jūs arī uz tikšanos, kur varēsiet, kā saka, dzīvajā izrunāt varbūt kādu sāpīgu jautājumu, varbūt nākt ar kādu priekšlikumu, tā kā mēs esam kopā. Kopā mēģināsim rast risinājumus. Jā. Un kā vienmēr mēs esam atvērti, jebkurā laikā saziņai ar jums, zvaniet, rakstiet, nāciet klāt uz ielas vai pasākumos un risināsim situācijas kopā. Tiekamies jau pēc nākamās sēdes. Un svētkos pēc nedēļas ir Tukuma novada svētki. Rožu svētki. Rožu svētki. Jā. Tiekamies Tukumā. Tiekamies Tukumā.